Veika šitā operācija. No jums. Raimond, sveika. Tur esi? Jā, A tu kameru ieslēgsi? ieslēgšu. Paši. Sveiki! Sveiki, Nora. Sveiciens no Vīnes jums. Jā, kāds vīnē laiks? +10 ir ok. +10 jau, mums +3. 7 grādi priekšā. Ļoti labi, ļoti labi. Un tad es pasaku to nomināciju, ja? Nominācija projekta komanda. Viņš pats pateiks. Tad es vienkārši pieteikšu pašu Raimondu. Jo tad mēs viņu kaut Jā. Labi, Ko tu, Anna, teici? Ko es pats? A teiksim par Briseles projekta komandu, būvniecības projekta komanda. Es to Sveicu. nomināciju. Kā viņi to tur korekti saucās, tā nominācija? Nominācija saucās projekta komanda. Un mums ir Briseles projekta būvniecības komanda. Jo tur bija arī projekta tā, bet mēs veicam būvniekus. šādu. Tur ne? Tāpat viņam mazliet Jā. tālāk no ekrāna. Nē, tur jāprasa operatoriem visticamāk. Tur nevar sēdēt. Es nesēdēšu. Mēs varam pagriezt, varbūt, Raimondu skaļāk. Ar FN. Jā. Šitā. Jā. Kur viņš riežās? Viss. Ir skaļākais. Ok. Maksimālo. Full power. Jūs filmēsiet to. Nesen tieši biju Vīnē. Salīdzinoši nesen. Ko saki? Nesen tieši biju Vīnē. Salīdzinoši nesen. Jā, mēs ielidojām Vīnē, un tad ar nakts vilcienu aizbraucām uz Bratislavu, tad tālāk uz Budapeštu, un tad no Budapeštas atpakaļ uz Vīni. Jo baigi ērt no Vīnas tie vilcieni, tā vilcienu stacija diezgan episki tāda. Jā, tas skatos to uz Innsbruku brauc, visu te viss tā baigi tuvu. Ļoti tuvu, jā, tas pats arī Prāga. Īsti tāda superīga vieta, kur būt tā kā pa vidu. Viss te patās blakām. Tas tā ir, jā. Es vienīgais, kad runāju, Nauri nav kaut kādi baigie trokšņi, es sēžu tādā publiskā vietā. Starp citu, nē. Labi, tad ir ok. Kaut kādā Vīnas opnā? Nē, Vīnas muzejā. Vīnas opā, par to mēs parunāsim. Vīnas muzejā. Varam dragāt, jā? Un ierakstās šis te arī. Es redzu, ierakstās, jā. Varam, jā. Klausīt, ko vajag? Okay. Dāmas kungi, esmu attālināti sazinājies ar cilvēku, kurš šobrīd atrodas Vīnē. Tas ir civilās būvniecības daļas vadītājs Raimonds Diļevka. Sveicināt, Raimond. Sveiki, Nora. Es cik saprotu pēc tām kolonām, kur jūs esat kādā ļoti smalkā vietā. Operā? Nē, līdz operai neesam tikuši, esam muzejā pašlaik. Muzejā. Bet opera arī pārbūvēsiet, ja? Toreiz gan ne tikai apskatīsim. Šoreiz tikai apskatīsim. Labi, Raimond. Es uzreiz ķeršos klāt pie lietas. Kāds bija projekta lielākie izaicinājumi? Kāda bija? Jā, ja mēs runājam par Briseles projektu, par ko mēs gribam arī izteikt nomināciju, un ir kā nominanti, tad projekta lielākie izaicinājumi, tas ir Design and Build projekts. Un pirmais projekts tādā mērā un tādā statusā, ko mēs būvējam ārpus Latvijas. Izaicinoši ar to, ka
šī te ēka, kurai tika veikta pārbūve, ir strādājoša ēka. Darbojās cilvēki visos 7 stāvos. Tika piemēroti risinājumi un izstrādāti risinājumi tādām fasādēm, kurām ir jābūt superdrošām. Tas nozīmē, ka viena no fasādēm, kuru mēs uzstādījām, ir sprādziendroša fasāde. Tas ir tāds, tieši tā, jā. Tas ir risinājums, ko Citrus Solution pirmo reizi par savā karjerā izmantoju un pielietoju. Es varu teikt, ka ir daudzi būvnieki savā karjerā pat netiek līdz tāda līmeņa fasādes būvniecībām. Tāpēc tas bija tāds kā viens no izaicinājumiem kopā ar Vācijas kolēģiem, kuriem šo fasādu piegādāja. Un lielākoties jau esoša ēka, darbojoša ēka, un šīs te ēku fasādes atradās uz mazākas Briseles ieliņas, bet šī te drošā fasāde atradās uz tādas vienas no Vēnas, ja Briseles tādām lielākām maģistrālēm, lielākām ielām. Jā, cik es saprotu, jums viņi pašā centrā bija un vairāk kārt bija jāskaņo kustība ierobežojums uz vairākām dienām. Un cik saprotu, ka ņemot vairāk, ka komunikācijas valoda bija Beļģijā ir franču valoda, tas bija ļoti liels izaicinājums un principā neiespējami. Jā, tā ir tāda īpatnība, kas bija, ar ko sastapās arī projektvadības komanda, ka mēģinājām viņiem komunicēt angļu valodā, kas tā kā Latvijā ir pieņemts, ka mēs daudz maz runājam angļu valodā. Tad šeit visa komunikācija ar Google Translate ar vai bez notika franču valodā. The road is closed. Izkūzumā? Aptuveni tā, jā. Ja runājot par to road is closed, tās prasības arī, vēl viens kā papildus izaicinājums bija tāds, ka bija jāstrādā pēc idejas ar Latvijā izstrādātu projektu, saskaņotu Briselē, un bija jāatbilst divu valstu standartiem, ja divu valstu likumdošanai. Tas ir vēl viens kā no tādiem lieliem izaicinājumiem, kas bija šajā projektā. Jā. Raimond, ko tev šis projekts ir iemācījis? Man kā vadītājam tas deva tādu papildus pieredzi, es teiktu, komandai atrodoties ārzemēs, nevis veicot tādu tā kā rotācijas grafiku, bet praktiski visu laiku strādājot non-stopā. Tas deva tādu pieredzi par to, ka mēs varam vadīt un menedžēt ļoti labus projektus attālināti. Bet projektu komandai atrodoties uz vietas. Mēs viņus varam realizēt termiņos, kas bija ļoti labs veikums šajā projektā. Un mēs viņu varam realizēt arī finansiāli atbilstoši, kā mums bija uzstādīts no valdes projekta sākumā, un es pat teiktu pat labāk nekā tas bija paredzēts. Vispār ideāli. Jā. Tāds bija šī uzstēna sev pa plecu sāk. Sev komandai. Jā. Jūs esat jau kārtējais kolēģis, kurus intervēju un kurš saka, ka pats svarīgākais ir komanda un kolēģi. Tas laikam jūs ļoti vieno visu šis. Tāda kolēģi būšana. Zini, kā saka, viens kara laukā nav karotājs. Mēs pie tā arī pieturamies pēc idejas, ja nebūtu cilvēku, mēs to arī īsti neizdarītu. Mēs varam tur kaut kādā veidā varbūt viens otru piesekt, kaut kādā veidā tur viens otru neatbalstīt kaut kādos brīžos, bet viennozīmīgi ir vajadzīgs atbalsts un ir vajadzīgs cilvēku resursi un ir vajadzīga šī komanda un saliedītība. Kādu padomu tu dod kolēģiem īstenojot līdzīgus projektus? Lai jau iepriekš viņu zinātu, ko darīt vai nedarīt. Es teiktu, īstenībā, ja mēs skatāmies tādu projektu vadības komandu, projektu vadību kā tādu, laikam tas zelta likums, ja tā zelta atslēga bieži vien ir tajā, ka ir pareizi un laicīgi jāsaplāno projektu. Jo no tā arī viss sākās. Ja tu esi laicīgi visu pareizi saplānojis un tev ir kaut kāds laika sprīdis šai plānošanai atlikts, tas ir tas, es teiktu, ka atslēga panākuma viena no. Un otrs varētu būt tas, ka tev, ja tu redzi, ka ir kaut kādas izmaiņas vai kaut kādas deviācijas no projekta dokumentācijas vai no kaut kāda paredzētā rezultāta, laicīgi uzsākt diskusijas ar pasūtītāju, ar saviem tiešiem, netiešiem vadītājiem, lai reāli visi kopā šo situāciju var kaut kādā veidā atrisināt un uzlabot. Fantastiski. Tas ļoti garš padoms vispārībā. Es ceru, ka
zālē visi piefiksēja šo visu, ko Raimonds saka. Vai Raimondi ir viegli sastrādāties un saprasties ar kolēģiem, strādājot komandā? Jā, būšu lakonisks un īsts šoreiz. Jā, Es teikšu, ka jā, katram cilvēkam tu kā vadītājs atrod savu veidu pieeju, bet lielākoties vismaz mūsu uzņēmumā viennozīmīgi jā. Tad pirms nobeiguma man ir tev tāds jautājums, kura ir tā frāze vai arī kāds izteiciens, ko jūs visvairāk esat izmantojuši, pildot šo projektu? Frāze un izteiciens no manas puses laikam ir, es teiktu, sapulču laikos, kad mēs tikāmies ar projektu vadības komandu vai tikāmies klātienē, es teiktu, nu, kas jauns, vai ir kaut kas, par ko man būtu jāzina. Vai jāsatraucās? Nu, jāsatraucās. Drīzāk, ja tas tādā, bet negribās uzreiz pagriezt visu tādu melnu. Vai kāds kaut ko sačakarēja? Bet šajā projektā, jā, tas arī ir bija kā plusiņš, kā mēs esam novadījuši projektu ar tādu ļoti izaicinošu pasūtītāju, un es teiktu, praktiski bez jebkādām tādiem aizķeršanās, bez kaut kādām lietām, kur mēs paklupām. Tā viss tā ļoti gludi nogāja, un arī beigās projekta komanda dabūja arī atzinību no pasūtītāju un arī no tiem cilvēkiem, kuri šajās telpās tagad atrodas un turpina strādāt. Tas ir fantastiski. Un tad noslēgumā, Raimond, tavs novēlējums kolēģiem no Citrus? Es teiktu, galvenais, nepametiet to, kas jums patīk, turpiniet to darīt un mēģiniet darboties tādā veidā, lai šim te visam starpā būtu uzticēšanās. Ja man liekas, uzticēšanās savstarpējā komandā ir viens no tādiem atslēgas momentiem, kas ir vajadzīgs. Ja mēs uzticamies viens otram, tad mēs ļoti viegli varam realizēt projektus. Tā gan ir. Raimond, liels tev paldies, lai baudāms laiks vīnē. Paldies! Tā, nu viss nofilmēts. Ideāli. 9 minūtes bija. Pagaidi. Sākumu vajag piefilmēt. Raimonds apsveiks Briseles būvniecības projekta komandu. Labi, uzfilmējam tā. Raimonds Didievka Cilvēks būvniecības. apsveiks Briseles būvniecības projekta komandu kā laureātu, kā gada projektu komandu. Kā gada projekta, jā? Gada projekta Kā komanda. ievadiņš, jā, tam visam. Jā, Projekta. Raimonds Didievka apsveiks gada projekta komandu Briseles projekta. Jā, es te salieku, jā. Bet tam man ir pilnoto civilās būvniecības daļas vadītājs Raimonds Didievka apsveiks Briseles projekta būvniecības komandu kā gada projekta komandu. Ja? Nominācijā arī pamēģinām ko versiju. Vienkārši gada projekta komanda ir Briseles būvniecības projekta komanda. Briseles projekta Būvniecības komanda. Gada projekta komanda ir tāda, bet un Raimonds apsveiks. Pastāstīs. Apsveiks. Nē. Raimonds pastāstīs varbūt, jo viņš vairāk stāstīja. Jā, Raimonds pastāstīs. Par komandas. Tātad vēlreiz. Tātad Raimonds. Tātad dāmas, ka mums šobrīd, tagad tulītās Raimonds Didievka, vai arī dāmas, ka mums šobrīd civilās būvniecības daļas vadītājs Raimonds Didievka apsveiks gada projektu komandu, Briseles projektu būvniecības komandu. Nē, nominācijā projekta komanda, Briseles projektu būvniecības komanda. Jā? Pamēģinām ierastīt. Varam, jā? Dāmas, kungi, tulīt pat jau civilās būvniecības daļas vadītājs Raimonds Didievka apsveiks, pastāstīs par nomināciju projekta komanda Briseles projekta būvniecības komanda. Šausmīgs sarežģīts uzbūvi teikumu. Jā, vēlreiz. Dāmas, kungi, tulīt pat civilās būvniecības daļas vadītājs Raimonds Didievka pastāstīs un apsveiks, bet viņš neapsveic. Pastāstīt. Ko viņš dara? Ko viņš šeit dara? Pārstāvēs? Viņš pārstāvēs? Ne.
Nepārstāv. Saruna par, tūlīt pats saruna par, jā. Tad tā ir saruna par. Bet viņš pats tajā komandā ir. Nav. Jā, saruna par Briseles projektu būvniecības komandu. Saruna par Briseles projektu būvniecības komandu. Tā ir saruna par viņiem. Nu, mēģinām vēlreiz, jā. Okay. Dāmas un kungi, tūlīt pat civilās būvniecības daļas vadītājs Raimonds Diļevka pastāstīs, un mēs parunāsim par nomināciju projekta komanda Briseles projekta būvniecības komanda. Sveiks, Raimond! Jā, tieši tā. Es pats nesaprotu, ko es saku vēl. Dāmas un kungi, tūlīt pat civilās būvniecības daļas vadītājs Raimonds Diļevka pastāstīs, un mēs parunāsimies par nomināciju projekta komanda Briseles projekta būvniecības komanda. Sveicināts, Raimond! Jā? Būs labi šitā? Jā. Jā? Vai, es pats nesapratu, ko es saku īsti. Tā, un tagad nākamais mums ir, Valds Dilendorfs, ja? Jā. Viņš arī Somā būs? Nē.